Gandrīz 6 reizes ir palielinājies dažādu pārkāpumu noziegumu skaits saistībā ar bēgļiem, imigrantiem, citautiešiem, ārzemniekiem un tā tālāk. Pieprasīja no Rīgas pašvaldības policijas šādu statistiku. Tātad par gadiem 2022, 2024, tad 25. vēl nav beidzies šos te gadus. Tātad 2022. gadā kopējie pārkāpumi administratīvie reģistrēti 850. Jau 2024. gadā šie pārkāpumi ir 4942. Tātad, kas mums ir šajās grupās līderi? Viena lielā grupa pulsina gandrīz no visa. Krievijas federācija un Ukraina sadala līdzīgi brālīgās daļās 1200 un 958. Un otra lielā grupa jau no daudz tālākiem austrumiem, tātad grupas topā Indija 787 pārkāpumi, tālāk Uzbekistāna 656, tālāk jau sadalās Pakistāna, Šrilanka, Taģikistāna un tā tālāk arī viss kopā aptuveni 2000. Tad šie te lielās grupas, ko mēs no tā varam secināt? Diezgan droši var secināt, ka palielinoties šim imigrantu skaitam, bēgļu skaitam un tā tālāk, arī pārkāpumu skaits un tātad situācijas bīstamība kopumā palielinās. Un tas ir tikai Rīgā. Cik vispār imigranti ir Latvijā? Par to nākošais video. Es esmu Arturs Klēbaks, padalāties, piesakojieties.